Latvijas reģionālais bērnu un jauniešu vokālais konkurss šogad notiks vairākās pilsētās. Notiks kopā 5 pilsētās. Un, pirmais konkurss tad ir Mārupē, otrais konkurss norisināsies Saulkrastos, tad Siguldā, Daugavpilī un Liepājā. Un sākumā bija doma veidot konkursu bērniem un jauniešiem, vokālo konkursu. Tomēr tas lēnām izauga līdz tam, ka mēs šo konkursu vedam pa visu Latviju. Jā, jo iespējams sarežģīti ir jāizbraukt no Ludas. Iesaisties mašīnā vai no Daugavpils uz otru Latvijas galu. Uz otro Latvijas galu, tāpēc mēs konkursu brauc faktiski tuvāk tiem dziedātājiem. Es tā kā solis pretim nākošs, un arī mēs jau redzēsim, cik to bērnu beigās būs, un būs kā izvēlēties jebkurā gadījumā. Nu ko, žūrijas locekļi. Latvijas reģionālais bērnu un jauniešu konkurss ir startējis, un šķiet mēs visi šeit esam jau kaut kādā saistībā bijuši ar bērniem, ar vokāliem konkursiem, gan paši piedalījušies, gan arī mācām bērnus. Un, Jolanta, tu esi piedalījusies kādreiz kādā vokālajā konkursā? Es laikam esmu klasiski tas aktīvais bērns, kurš piedalījās konkursos, kurš konkurss bija tajā. Es biju iekšā sākot Cālis mazajiem, tad bija Gailis. Jā. Bija taču Gailis. Visi putniņi. Man liekas, ka bija arī Gailis lielais. Jā. Jā, daļrunāšanas konkursi. Tā kā es esmu ņēmusi dalību gandrīz te, jo viss, kas bija tajā brīdī uz galda uzlikts, tur es biju. Man liekas, ka man tas pats. Sākot ar skolas laikā, Dorēmī bija vēl tāds konkurss, kur katru gadu es jau kā mēbeli tur biju. Un tad, es esmu ritīgs konkursu bērns, un pēc tam arī visi šovi pēc kārtas, kur vien bija iespējams, kur nebija slinkums aiziet. Bet man liekas, ka tā jau ir nenormāla bagāža pieredze. Jā, tev droši vien tā veiksme arī bijusi vispār pašai uzaugt uz skatuves, jeb aiz skatuves, aizkulisēs. Skatuve ir, visu laiku bijusi blakus mammai braucot līdzi, un tad jau pēc 12. klases tā skatuve bija līdz ar akadēmiju visu laiku. Citu dzīvi tu nemaz nezini. Iemet tai virpulī iekšā, bet laikam labi, ka tā, es vispār nesūdzos. Tā Kurām vēl tāda pieredze? Man ir pieredze iegūt aizskatuvē, arī redzēt, kā tas viss notiek. Un man šķiet arī šajā konkursā bērniem ir dota šī iespēja iziet visus šos posmus un nonākt līdz pat lielai skatuvei. Jo izprast šos katru mazāko to ceļa soli, ko bērns izies caur šo konkursu un nonāks uz lielās skatuves. Man liekas, ka tā ir arī brīnišķīga pieredze, tā kā tev bija aizskatuvē, kur tu izgāji kopā ar mammu. Ja? Es ar starp citu, var teikt, visu savu bērnību pavadīju uz Nacionālā teātra aizskatuvē, aizkulisēs. Es zināju visas izrādes no galvas, zināju visus tekstus no galvas. Principā aizvietot varēja jebkurā brīdī. Suflieri, es arī gribēju to, un es atceros, biju iemīlējusies visos aktieros toreiz. Visos. Man likās, ka viens pa otru ir labāks. Kuram pieredze? Baiba tev? Kāda tev bērnība pagāja? Mana bērnība atšķirībā, es nezinu, varbūt tas arī kādam iedvesmojoši, jo es līdz 11 gada vecumam biju šausmīgi kautrīga, bailīga. Es nepiedalījos ne Cālī, ne ko tu proti, ne dailasīšanas konkursos. Es vienkārši viena pati. Es biju komandas cilvēciņš, kam patika ansamblīts, patika korītis, un vienai pašai nē. Es sāku dziedāt solo tikai 14 gadu vecumā, bet tad man vienkārši nevarēja vairāk apklusināt. Man bija pirmais konkurss, kurā es piedalījos, un uzreiz, man liekas, kas ir forši arī piedalīties konkursos tādā jaunā vecumā bērniem vai tīņiem, ka tas konkurss ir vairāk kā tāds fans. Tu tā kā, wow, tas ir kaut kas tik foršs, ko es daru. Jo tad, kad tu jau esi pieaudzis, tu apzinies, kāda ir atbildība no šī konkursa, kas manā dzīvē no viņa var mainīties. Bet tad, kad tu vēl esi pusaudzis un bērns, tu tiešām izbaudi un tiešām priecājies par to, ko tu dari. Un mani konkursi, ir laikam tādi lieli ir bijuši, un tie pat ir vairāk bijuši popmūzikas konkursi, bet mans dzīves ceļš ir aizvedis uz klasisko mūziku, bet no tās popmūzikas nekur tālu es neesmu tikusi, man viņa baigi patīk. Jā, bet tu arī esi pati skolotāja un pedagogs. Un kā jums šķiet, mēs visi esam šobrīd pedagogi un kaut kādā brīdī mācījuši bērnus, vai žūrijā sēžot,
ir jābūt strādājušam ar bērnu tieši 1:1, šīs 40 minūtes, stundu, gadiem, lai tu varētu izvērtēt, teiksim, bērna sniegumus skatos. Un kāds vispār jums šķiet ir šis vērtējumu kritēriju kopums, ko žūrijas locekļi vērtē šai bērnam? Varbūt mēs varam katrs padalīties, kāds ir tas jūsu redzējums, kādam ir jābūt šim solistam, lai jūs viņam iedot pirmo vietu. Mans ļoti vienkāršs vērtējums ir, es klausoties katru dziedātāju, es mēģinu iedomāties viņu uz tās lielās skatuves, ka viņam aizmugurē spēlē simfoniskais orķestris. Es nezinu, cik tur cilvēks, bet vismaz 40. Es domāju, ka tur būs tie, kas vienam cilvēkam, vienam solistam spēlēs pavadījumu. Un patiesībā, jā, es mēģināšu saprast, sajust, vai tas dziedātājs var to izdarīt. Tas būs, laikam, galvenais, mans kritērijs. Jo tālāk veidojot arī dziesmām aranžējumus, kas būs diezgan tāds nopietnas darbs. Tas sagatavošanās darbs pēc visiem 5 konkursiem par reģioniem. Tā, mēs dzirdēsim visus dziedātājus. Tā mums būs jāizvēlās, tie, kuri būs pēc tam orķestra priekšā. Tā kā, jā, es mēģināšu iedomāties, vizualizēt aiz tā mazā dziedātāja vai lielā dziedātāja aizmugurē tādu spēcīgu pavadītāju pulku. Bet tev nav tā, tu taču esi, var teikt, no jaunības gadiem darbojies ar bērniem. Tev ir bijuši gan ansambļi, gan tu esi solistus burtiski izaudzinājis. Un kā tev šķiet, vai tam bērnam, tad, kad viņš nāk uz tās skatuves, vai viņam jābūt apakšā tai milzīgai tai bagāžai un tām visām mācībām, neskaitām gadu garumā, vai tomēr tu uzskati, ka ir arī tādi tīraģi, kas vienkārši var atnākt un ir? Es saprotu to jautājumu, jā. Ļoti forši, kad mums ir kāds, kas ir mums palīdzējis iemācīties dziedāt, un ļoti jauki, ka mēs esam piedalījušies konkursos un uzvarējuši vai neuzvarējuši, vai vienalga. Bet es esmu piedzīvojis ļoti interesantas situācijas, ka es pats sēdējis, gluži ne žūrijā. Es arī, man patīk ar skaņu nodarboties, es biju vairāk kā skaņotājs tajā reizē. Bet es esmu piedzīvojis tādus konkursus, kurā uziet cilvēks nodzied un vienkārši novinnēja to konkursu. Un es biju pārliecināts, ka viņa meitene, kas novinnēja no Krāslavas, ka viņa bija daudzu konkursu laureāti, ka viņa no Rīgas, no kaut kādas studijas atbraukusi. Beigās izrādījās, nē. Vispār nekur, jā. Vispār nekur, neko dzied mājās, kaut kādreiz patīk mūzika, patīk dziedāt. Absolūti tīri, ar tik lielu sirdi viņa to visu izdarīja, ka tu vienkārši tajā brīdī, kad, ja citi dziedāja, es vēl kaut ko mēģināju pielabot pie skaņas, lai vēl labāk, lai labāk, tur tā smukāk, lai skanētu. Un tajā brīdī es vienkārši sastingu. Un visi zālē sastingu. Un mēs klausamies. Un šis cilvēks bija uz skatuves pirmoreiz. Patiesībā man ir ļoti liela cerība, ka mēs tādus dārgakmeņus arī dzirdēsim. Jā, man arī. Man ir ļoti liela cerība. Mēs varam vērtēt varbūt bērnus no tādām akadēmiskajām zināšanām. Mēs zinām, ka daudziem mums ir pat maģistra grāds akadēmiskajā dziedāšanā. Bet tā pašā laikā man šķiet, ir jābūt tai īstai sajūtai, tai odziņai, ka tu vienkārši sajūti, ka ir tās skudriņas. Un, protams, ka mēs nevaram atmest šīs mūsu akadēmiskās zināšanas. Un labi, ka šim bērnam arī ir, teiksim, šī muzikālā bagāža, ka viņš jau domā varbūt citā līmenī, nošu līmenī. Tas ir daudz vieglāk. Jā, tas ir vieglāk arī bērnam, protams. Tā kā mūsu, piemēram, himnas dziesmas autors Jānis Lūsēns intervijā teica, ka šīs zināšanas nekad nekaitē, un ka viņš ir kā pamats, protams, visam, caur kuriem tas bērns var attīstīties. Bet arī man atnāca kāda meitene, viņa teica, es gribētu piedalīties konkursā, bet es esmu dziedājis tikai ansamblī, es tev stāstīju arī par šo gadījumu. Un viņa atnāca un es saku, kaut ko nodziedi. Un, protams, bija tās pirmās 3 notas, kas man burtiski iespieda krēslā. Un tas bērns pats pat neapzinās, un nav arī bijuši varbūt tie pedagogi, kas viņu kaut kādā veidā ieraudzījuši. Varbūt labi, ka nav bijuši, jo dažreiz pedagogi var arī, izdarīt kaut ko dažādi var būt, un ir, kad tā un kad tā, bet tas, kad ir mums Latvijā tik daudz arī šo tīraģņu, un šo te... Un iespējams patiesībā, ka tāds, ja kāds tāds labais gadījums sanāk, un tam, teiksim, bērnam nav bijusi ne muzikālā pieredze, ne izglītība, nekas, ka iespējams, ka
pēc šī konkursa, uzejot uz skatuves, un iespējams arī nonākot tajā 12. kas pēc tam dziedās Daugavpilī, iespējams, ka tad viņš sāk interesēties par mūziku tādā līmenī, ka viņš arī sāk profesionāli to apgūt. Es arī uz to ļoti ceru, jo man ir lielas, piemēram, cerības uz to meiteni, ko es dzirdēju tajā Priežmalas konkursā, par ko es stāstīju no Krāslavas. Man ir liela cerība, ka viņi tā kā to mūziku, ar mūziku strādās vairāk un vairāk, tāpēc, ka tas ir tiešām tā ir vērtīgi, ka cilvēks dzied ar sirdi, kad no šejienes nāk, ka tu klausies un pilnīgi, jā. Tas, ko nevar iemācīt. To nevar iemācīt, tas vai nu ir, vai nu nav. Es strādājot ar saviem dziedātājiem, mēģinu to visu un lieku sajust, jā, kad dziedāšana nav tikai dziedāšana. Jā, tas ir, protams, tas kopums, kā tas bērns ir izprotis dziesmas jēgu. Un tāpēc man šķiet arī ļoti svarīgi ir pedagogiem strādāt ar vārdu, jā, ar vārdu būtību, ko vispār šī dziesma iznes, jo dažkārt mēs ļoti koncentrējamies varbūt uz to muzikālo pusi, uz vokālu, bet aizmirstās tas, kad ir tas arī vārds dziesmā, ja, kas savukārt caur to mēs varam arī pilnībā nomainīt šīs dziesmas attieksmi un arī radīt to sirds, to piepildījumu, ja, šajā muzikālajā. Nu, ir tā, man liekas, ka mēs kā vokālie pedagogi, mēs, protams, konkursā ļoti jūtam to darbiņu, kas ir ieguldīts. Jā. Tas ir nenoliedzami. Mēs tiešām pamanīsim tās tehniskās lietas, un mēs viņas novērtēsim, un pie tā tiešām ir jāstrādā, ir vērts to darīt, to var just. Bet tad, kad cilvēks uzkāpj uz skatuves, mēs gaidām no viņa to, kāpēc viņš ir uzkāpis uz skatuves. Ne jau atvērtu muti, ne jau tur kārtīgi paņemt elpu, nevis tur baigot dikciju, bet mēs gaidām to īpašo, to X-faktoru, kā mēs to varam visprecīzāk nosaukt, to īpašo rozīnīti, kāpēc tu kāp uz skatuves. Man ir svarīgākais redzēt, ka cilvēkam patīk dziedāt, vienalga, cik viņam ir gadu, šo prieku muzicēt. Un viņš var apzināties, var neapzināties, ka tas ir konkurss, ka viņu vērtē, bet ka viņš ķer kaifu no tā, ko viņš dara. Un tā ir tā vērtība un tā ir lieta, ko es vienmēr gaidīšu. Gan ieskaitēs skolā, gan koncertos no māksliniekiem, ka es redzu, ka viņam patīk. Bet ja viņam acīs ir 2 nullītes, tad manā atzīmju lapā arī būs. Jo mēs īstenībā diezgan bieži redzam, kad ir, kā tu teici, neatbild uz šo pirmo jautājumu, bet bieži arī mēs sākam no citas puses. Mēs vienkārši darām, kā mēs to izdarīsim. Ja? Bet tieši no šiem jautājumiem, ko es daru un kāpēc es daru, izriet arī šis jautājums, tad kā es izskatīšos. Un dažkārt šis jautājums, kā es nodziedāšu, kā es to izpildīšu, viņš rodās tieši no šī, ko tu teici, ja? no šiem jautājumiem, kāpēc un ko. Jā. Ļoti komplicēti procesi notiek. Ļoti komplicēti. Jā. Bet brīnišķīgi, manuprāt, ka šie arī ir svētki bērniem. Jā, jo strādājot muzikas skolā, es redzu, ka bērniem ir par maz ar šīm vienkāršām tehniskajām ieskaitēm, jeb šiem atskaites posmiņiem pa 3 mēnešiem, viņi grib arī šo kāpēc es dziedu, un pārsvarā jau bērni dzied, lai arī kādam to varētu parādīt, ne tikai tiem 3-4 vokāliem pedagogiem, kas strādā muzikas skolā. Līdz ar to tā arī ir tā iespēja viņiem izpausties un parādīt, ko viņš sagatavojas. Un vēl ir tas, ka man arī ir jautājuši, kāpēc man piedalīties bērnam, kurš varbūt nākotnē nemaz nebūs muziķis vai tā. Ja? Un pat juristam, advokātam, parasti vienkārši cilvēkam tā ir brīnišķīga lieta, kā pārvarēt savas bailes. Jā, pārvarēt sevi. Skatus arī dzīve mums ir daļai skatuves telpa. Ja? Līdz ar to šī ir laba platforma vienkārši atnākt un izpausties. Bet varbūt ir āķis lūpā. Jā, pēc tam. Pēc tam ir, un tu savu dzīvi sāc mainīt. Un tā kā es ļoti daudz, starp citu, esmu mēģinājis arī, šad tad ir sanācis ievirzīt, kad aiziet cilvēks studēt kaut ko citu, bet pierreiz arī nāk pie manis dziedāt. Es saku, varbūt tā mūzika tev tā kā vairāk patīk. Un beigās cilvēks aiziet no tā cita, aiziet tā kā uz mūziku. Es vienmēr priecājos par to un savu dzīvi saistā ar dziedāšanu. Tā kā es esmu ieguvējis šajā gadījumā. Man pēc pieredzes tos cilvēkus, kurus es satiku uz konkursos, kad es pats piedalīsies, kuri tur ir bijuši, viņi pat nav teikts, ka viņi tur uzvarējuši, ja, bet vispār apgrozījušies, viņiem ir bijusi tā vilkme uz skatuvi. Viņi tur gribējuši būt. Pēc tam šobrīd dzīvēs viņas tieši tāpat ļoti bieži satieku. Tie ir tāpat līderi, vadītāji, vai viņi dzied. Tas tiešām nav tikai konkrēti par mūziku, vai ne, bet viņam ir šī elme, vai tā ir viena no izpausmes formām, kā jau no mazotnes. Tu sāc tā kā sevi, trenēt, pieredzi gūt.
Jā, tas vispār jebkura veida šī muzikālā izglītība, vienalga vai mācās bērns mūzikas skolā vai iet kādā vokālajā studijā, tas ļoti iemāca savākties dzīvē, iemāca sevi prezentēt, pārvarēt stresu, izdarīt tad, kad man nevajag izdarīt labāko, ko es varu no sevis šajā brīdī dabūt, un tā ir brīnišķīga pieredze, ko pēc tam neviens jums nevarēs atņemt. Jūs būsiet tikai ieguvēji, ka jūs to visu darāt. Man patīk, tu iepriekš minēji, ka tad, kad es sevi atceros, kad es gāju uz konkursiem, es neatceros tādu stresa sajūtu, vai tādu prieku. Jā, vienkārši gribu. Bērns to redz arī citādāk. Pilnīgi gāja baudīt. Un pēc tam vēlākos gados jau bija tas, ko arī tu teici, ne, kas tad notiks, kā man vērtēs, vai tur izdosies. Bet tajā brīdī, īpaši, nezinu, līdz tiem 11 gadiem, tas bija vienkārši tāds kaifs, es varu būt. Festivāls. Jā. Man liekas, ka mūsdienās tas ir drusku pagājis, jo vai nu vecāki vai pedagogi ir tie, kas pat vēl trakāk streso par tiem bērniem, uzdzen viņos to stresu un, piemēram, īsi pirms bērns kāpj uz skatuves, vēl paspēj viņam pateikt, dzied droši vai dzied skaļi. Vai muti vaļā! Viņam pirms tam pedagogs ir pateicis, sāc mierīgi, vai kaut ko, un viņš šeit atnāk un vienkārši, tāpēc, ka viņam mamma teica, lai dzied skaļi, lai dzied droši. Nu, ka viņš, nevar kad viņus tur programmēt. sāk, jā, tāda programmēšana Esi tas, kas tu esi tu pats, un faktiski tā ceļš tie pasniedzēji, kas ir novērots ir konkursos, kad no malas stāv un diriģē un ļoti jūt līdzi, bet bērns, es domāju, ka tik lai tikai neskatās uz to, jo uzreiz nojauc, kā paskatās viņam tā uzmanība, viņam vairs nav uz to dziesmu, uz viņa priekšnesumu, viņš skatās kaut kas tur plātās, šitais patiesībā arī komiski un bezjēdzīgi, tas to nevajadzētu darīt, bet es saprotu, ka tās emocijas cilvēki, tie vadītāji vai vecāki, viņi nespēja tās savas emocijas savaldīt, un tas, kas iet uz ārā, tas iet uz ārā. Bet tas patiesībā, doma ir laba, bet patiesībā tas traucē visu. Pat, ja tu noliec, nezinu, tas tā kā ar vārdiem, ja tev vārdi kaut kur uz lapiņas ir vārdi maliņā nolikt, nedod Dievs, tad tu dziedot, tu domās nevis par to, ko tu dari, bet to, ka tev tur ir vārdi, kuros ir uzrakstīts kaut kas, un ja gadījumā to aizmirsīsies, tu mēģinās paskatīties tajos vārdos, un tu nepaskatīsies vajadzīgajā vietā, un tu sajauc, tad novāc nost, un tu koncentrējies uz savu to priekšnesumu. Tas ir par tiem diriģentiem, kas tur priekšā. Bet vispār runājot par žūriju, viņi, manuprāt, braucot pa konkursiem, vai kādreiz pašai uzstājoties konkursos, piedaloties vai sēžot žūrijā, žūrija vienmēr būs ļoti subjektīva. Protams. Un to daudz arī dalībnieki un pedagogi, nezinu, vai neizprot vai nesaprot, jo liekas, kā viņu bērns vai audzēks taču nodziedāja, tur izcili vispār nebija kam piesieties, bet redz tikai otrā vieta, piemēram, vai vispār vietu nedabūja. Un tā ir, pirmkārt, tā, man liekas, ir laimes spēle, kā tajā dienā tam konkrētiem dalībniekam veiksies, vai varbūt mazāk veiksies, vai citam pēkšņi tiešām, nekad viņš tik labi nebūs dziedājis, piemēram. Un žūrijā jau arī, sēdēs tādi, kas, piemēram, es skaitīju katru tīro un netīro noti, cits tur tikai harizmu, cits tur man ir connections vai nav. Būs, man liekas, visādi tie vērtējumi. Un tad ir tie, kas sēž žūrijā, tiem, kuriem varbūt tie, kuri nodarbojas ar mūziku, bet paši nemāca, piemēram, nevienam apgūt mūziku, viņiem jau arī tā uztver būs pilnīgi citādāk. Viņi varbūt skatīsies ne tikai uz meitu, bet arī uz kleitu, bet varbūt citam tā kleita nebūs svarīga. Un tad atkal, kokam divi gali, jo tie vērtēšanas kritēriji tajās 3 minūtēs ir ļoti daudz jāpasmadzeņo, kas notiek. Un gala beigās tu nonāc pie secinājuma, ka tie, kas ir tādi visdabiskākie, kuriem tu notici kaut kādā brīdī, tad arī ir tie ieguvēji. Viņi arī būs tie, kas aizķersies. Jā. Un par to subjektivitāti, es tev pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kas sēž žūrijā un kas kuram ir kā prioritāte tieši tā, kurš pievērš lielāko vērību. Bet tas, ko es arī saku saviem audzēkņiem, ka nekas tu nezini, kāda tev vieta būs konkursā, un tas ir pilnīgi vienalga, jo īsto vietu tev iedos dzīve. Vai tevi paņems uz kādu koncertu, vai tevi uzaicinās projektā, vai tev piedāvās lomu. Dzīve tev ieliks to īsto atzīmi. Konkurs ir tikai konkurss. Man vienmēr patīk teikt, tu nekad sevi nevari salīdzināt ar kādu citu konkursu dalībnieku, jo neviens nedzied tā kā tu, un tu nedzied kā neviens cits.
Tu nevari būt neviens cits, tāpēc tu nevari sevi ar nevienu vērtēt. Tu konkursā sacenties pats ar sevi. Ļoti gudri. Un viss. Un tas ir vienīgais, ar ko tu vari konkurēt. Jā. Tas nozīmē, ka teiksim, tas ārējais tēls jūs vairāk uzskatāt, ka nav tik svarīgs. Šis te var būt apģērbs, un kā es kustos, un kāda man tur ir kustība pa labi vai pa kreisi, cik tas ir sastudēts, iestudēts. Bet kas ir tas, kas varbūt, ko mēs varbūt negribētu tik daudz redzēt šajā konkursā? Ar ko varbūt šis konkurss varētu atšķirties no kaut kā cita? Es tev runāju virsū. Jā, bet runā. Robotiņiem. Es negribētu redzēt robotiņus, kas ir novēroti dažreiz, kad tu redz, kad nevis izpilda priekšnesu un nevis dzied un dod to enerģiju mums, bet domā, kurā brīdī roka gāja augšā, lejā, pietupiens, pagrieziens, vēl kaut kas, kur bija jāpasmaida, vēl kaut kas jādara. Tas nekad neizskatās labi. Bet tas jau arī droši vien tāds individuālais process. Tas ir mans process. Šobrīd es tajā līmenī, kad es varu dziedāt, ja man vajag saulītes, tiešām rāda saulīt. Ja? Tāpēc, ka katram tas izējas punkts ir cits. Vienkārši uztver to kā pieredzi. Pirmskolas vecuma bērni jau to rāda. Jau tas ir izglītības sistēmā jārāda, kur ir saule, lai viņi nejauc. Bet, es domāju, ja saule rādīs tur, 15-gadīga meitene dziedot pa sauli, visu laiku rādīs, ka tur ir saule, tad varbūt tas būs tā mazliet. Mēs te pieskārāmies repertuāram. Tas nozīmē, šī repertuāra izvēle, jeb dziesmas izvēle būtu viena no vissvarīgākajām, pielāgot šim te vecumam, attiecīgiem bērnam. Tad viņam ir maksimāli jāizprot šī dziesma. Tad pedagogs nevar iedot vai uzkrāmēt bērnam dziesmu, kuru viņš nespēs varbūt iznest vai izprast. Tas arī vienmēr ir ļoti no pedagoga, arī no vecākiem, jo ir jau tie bērni, kas atnāk un es gribu dziedāt Beyoncé, vai es gribu dziedāt Adeli. Pagaidi, sākumā nodzied man Domu Žorgānu tīri, un tad parunāsim par Adeli. Domu Žorgānu mums nevajag dziedāt konkursā. Jā, nē. Lai tik līdz konkursam. Bet, par to repertuāru tas arī ir tāds strīdīgs jautājums, jo domas dalās par to, vai, piemēram, mazai meitenei vajadzētu dziedāt par kaut kādu tikko mīlu. Jā, tur mīlestības vienkārši tur pašnāvību taisīs vai vēl kaut ko, vai tieši pretēji pieaugušam nevajadzētu dziedāt varbūt kaut kādas bērnišķīgas dziesmas. Nezinu. Man liekas, ka vairāk dažreiz izvēlās dziesmas tikai tāpēc, lai parādītu balsi diapazonu, tavas tehniskās spējas uz doto momentu. Ja tu vari pat panest spēcīgu dziesmu, bet tu esi gados jauns, tad es nevaru noticēt, ja tu dziedi man par to šķiršanos ar kaut kādu cilvēku. Ja tev ir 6 gadiņi, es nenoticēšu tam. Pat ja tas skan skaisti, man visu laiku būs jādomā, tu pats saproti, pa ko tu dziedi. Tas ir tāds. Bet es pat ar sevi par to iekšā. Es domāju, ka varbūt kāds var arī nepiekrist, ka droši 6-gadīgs bērns var dziedāt Whitneys Houstons un nodziedās un viss labi. Arī tā var būt. Bet, jā, dišendai. Jā. Tur es pati vēl ar sevi par to strīdos. Jūs šobrīd esat aktīvi pedagoģijā? Kāds no jums? Jā. Pasīvi aktīvi. Es atbraucu šajien no mēģinājuma. Tu esi aktīvi. Jā. Tad lielākoties mēs visi esam pedagoģijā. Un cepuru nos, protams, un paldies jebkuram pedagogam, kas strādā ar bērniem, jo šis darbs nav viegls. Misija. Tā ir tiešām tāda misionāra loma. Pirms es arī iegāju šajā pedagoga lomā, man arī bija kaut kādas lietas, ko es teicu, kāpēc tā vai kaut kā tā, bet tagad es tiešām nolieku cepuru jebkura pedagoga priekšā, jo šis laiks, ko mēs ieguldām bērnos, tas ir neatsverams, jo caur mums mēs esam principā tā kā viņu otrie pavadoņi dzīvē, ja? Un caur mums viņi arī, un brīnišķīgi, manuprāt, ir arī tas, ka mēs visi, arī žūrijas locekļi, kas mēs esam šajā tieši konkursā, mēs visi esam aktīvi uz skatuves. Tas nozīmē, ka mums ir gan šī pieredze ne tikai pedagoģijā, bet arī pašiem uz skatuves. Tas nozīmē, mums ir daudz vieglāk izprast varbūt arī tā bērnu uzstāšanās šo priekšnesumu, ja? Kā mēs justos vai kā mēs darītu. Tad mēs laižam arī to drusku caur sevi. Ne? Ar
tīru sirdi un dvēseles, mēģinu vienmēr tiešām tā kā vadīties pēc gan savas intuīcijas, gan sajūtas, gan savām zināšanām, bet kas būs tas īpašais faktors, kas tur nospēlēs, to tiešām mēs nezinām. Tā tāda laimes spēle. Un runājot par pirmajām vai otrajām vietām, man pat reizēm liekas, tie, kas varbūt palikuši kaut kādā otrajā, trešajā, viņiem ir daudz lielāks stimuls vispār pēc tam kaut kur vēl tā kā pērties, izties. Tā kā tas, ka viens ir uzvarētājs, tas vēl neko nenozīmē. Ja? Viss iespējas visiem tāpat cīnīties vēl dzīve. Tas ir viens posmiņš, vai ne? Bet tomēr pirmās vietas būs tās, no kurām mēs izvirzīsim šos te jau no pēdējām. 12 Grand Prix ieguvējus, kas pēc tam uzstāsies 5. jūnijā Daugavpilī, lielajā koncertā ar simfonisko orķestri. Un tas ir viennozīmīgi ļoti tāds grūts uzdevums mums tiešām saskatīt šo bērnā, ja, vai šajā grupā, vai šajā duetā, vai trio. Jā, sanāk, ka no visiem mums ir 3 jāatlasa dalībnieki tikai, ja? No katras pilsētas. Tikpat labi no vienas pilsētas visi 12, varbūt ne, 12 mums pirmās vietas nav. Mums no viena konkursa, ja visi vienā konkursā ir 8 pirmās vietas, var aiziet arī, jā, kāds saka, no viena konkursa tikpat labi. To mēs nevaram paredzēt. Visas 5 pilsētas, kurās notiks, un no tā visām 5 pilsētām mēs izvēlēsimies. No pirmajām vietām, jā. No kuras... No pirmo vietu ieguvējiem, respektīvi. Jā, tieši tā. Tāpēc mūsu uzdevums ir ļoti svarīgs atrast šo pirmo vietu, saskatīt viņā, jā. Tāpēc pirmajai vietai, principā, jau būs tāda daļai biļetes iespēja uz lielo konkursu. Ārprāts viņi dzīvo stresēti, kamēr uzzinās tos gala rezultātus. Ne, ātri, beigsies 5 konkursi, beigsies un tad mēs veidosim, brīnišķīgi ir tas, ka mūs ir tiešraides TV Jūrmala, jā, un kad šis viss tiek filmēts, un pēc tam bērni arī varēs atkārtojumās apskatīties visus šos te savus priekšnesumus, tāpēc paldies TV Jūrmala par to, kad mums ir šīs iespējas šo filmēt. Jā, un tas ir tas, ko es tev gribēju teikt, Ati, ka mēs pēc tam sanāksim visi kopā. Un mēs esam 8 žūrijas locekļi kopā. Jā, es tagad uzreiz domāju arī par to finālu mūsu lielo, kas attiecas uz to pašu repertuāru un to repertuāru izvēli, ka patiesībā varbūt biedē tas nosaukums simfoniskais, un varbūt kāds iedomājās, ka jādzied ir klasiskā mūzika konkursā, lai pēc tam varētu dziedāt ar klasisku Bet bija šādi jautājumi, jā, kā vai repertuāru izvēle ir ka varētu šādi jautājumi rasties, bet mēs jau zinām, ka arī tādas nopietnas, smagās grupas ar simfonisku orķestri kāpus skatuves, un simfoniskais orķestris šajā gadījumā ir kā tāds ļoti krāšņs, skanīgs papildinājums, principā, normālai blicei. Arī Arianai Grandei ir ar visām bungām, ar basģitāru, ar ģitāru, ar taustatiņiem un ar visu, un stīgas, kas piedod šo te krāšņo skaņu, tā kā par repertuāru. Šajā gadījumā nav jāuztraucās skatoties uz to finālu. Jā, tu uztrauksies pēc tam. Es uztraukšos pēc tam, kā to visu salikt kopā, bet es domāju, tas ir mani galvenais tie dziedātāji, jo Daugavpils kolektīvs ir ļoti profesionāli un tie aranžējumi tiek veidot ļoti augstā līmenī, tā kā tur būs viss kārtībā. Ticiet man, un 5. jūnijā mēs visus gaidām Daugavpilī. Ātri, tu būsi tas, kas rūpēsies arī par tehnisko risinājumu un skaņu. Tu daudzus gadus to dari, un muzicējot tev ir ļoti svarīgi, kā jūtās tieši pats muziķis uz skatuves. Tāpēc šis konkurss nedaudz atšķirsies no man zināmajiem, kas ir notikuši. Es nezinu, kā citur ārzemēs, bet zinu, kā Latvijā aptuveni. Tad jā, no sākuma mēs dosim iespēju pārbaudīt fonogrammas, teiksim, attiecību pret dziedātāju mikrofonu skaļumu, lai saprastu, ka jā, forši sevi dzird, viss kārtībā, un tad mēs sākam tikai to. Jo es ļoti labi varu iedomāties, kā, piemēram, ja tu sevi nedzird, vai, piemēram, mikrofons ir pa skaļu, vai kaut kāds diskomforts, kas tev sit no sliedēm ārā. Fonogrammas sākums, piemēram, jā, tāds nianses. Daudz, kas tur varētu notikties, ir ceļši grupām. Tas var ietekmēt priekšnesumu. Kas var ietekmēt priekšnesuma kvalitāti. Un visiem uzreiz garastāvoklis lejā, pašvērtējums lejā, un viss ir slikti. Tāpēc mēs, lai nenotiktu šādas lietas, tā mēs esam nolēmuši, ka mēs dodam pirms priekšnesuma nelielu brīdi, kas ir principā tāds tehniskā pauzīte,
kuras laikā mēs sakārtojam šīs visas tehniskās lietas, skaļumus, saregulējam, pārbaudām, vai ja es runāju par solstiem, tad tur vienkāršāk viss ir, bet vai visiem grupas dziedātājiem, teiksim, mikrofons skan, vai skaļums ir pietiekams, vai sevi monitorā dzird, vai fonogrammas skaļums ir pietiekams, kārtībā. Un tad mēs sākam to priekšnesumu. Tas nozīmē, ka katrai vai šai grupai vai solstim stāvēs uz skatuves cilvēks, kas kontrolēs un dzirdēs arī ne tikai, ka bērns to pasaka vai pedagogs, bet ka to dzird arī profesionāls. Vai tiešām šie bērni dzird vai... Jo cilvēks, kas kontrolēs skaņu, protams, ka viņš dzirdēs, ko dzird dziedātājs. Viņš tur ies ar to planšetīti. Jā, planšetīti. Viss tā mūsdienās moderni. Ar iPadiņu. Ar iPadiņu, protams, ar iPadiņu, ar ko tu vēl. Tas nozīmē, ka šajā ierakstā televīzijā arī mēs varēsim redzēt visu šo te virtuvi, kā notiek viss šis te process, ja mēs neveidojam vispār šo konkursu kā koncertu, par to mēs gribam aizmirst. Ja? Koncertu mēs veidojam. Mēs veidojam, bet viņš ir tiešām kā ceļš uz, lai mēs vēlamies sasniegt šo te maksimālo komfortu, lai tas bērns ir komfortā, lai neviena, teiksim, kaut kāda tehniskā lieta, lai viņa netraucētu viņam izpildīt un maksimāli labi izpausties. Jā. Tas ir mūsu uzdevums, un man kā 3 bērnu mammai, kurai divi no bērniem arī dzied, es ļoti labi saprotu arī gan vecākus, gan pedagogus, kā viņi jūtās, cik viņi ļoti jūt šim visam procesam līdzi, un cik es ļoti arī vēlētos, lai mans bērns sevi dzird uz skatuves, lai viņam ir komforts, lai viņš jūtas ērti. Un šie primārās lietas, uz ko mēs arī ar Ati runājām, mēs vēlamies veidot šo uzsvaru, ka bērns ir komfortā šajā konkursā. Jā, un arī iespējams nāks ar kaut kādiem saviem instrumentiem. vai tas sintezators vai ģitāra. Tas ir jāpieslēdz, jāpārbauda. Tas varbūt tās būs nevis minūte, bet varbūt tās pusotra, 2. Jā. Bet, ja ir atstrādāts, viss notiekās diezgan ātri. Tā viss regulēšana notiekās. Jo tā īstenībā arī šo te instrumentu iespēju pieslēgt un pašam muzicēt. Mums, teiksim, ir bērni, kas nāk paši uz ģitāras spēlē. Jā. Tas ir super. Un viņš caur to instrumentu, viņš ir tā saudzis to instrumentu, ka uzliekot šo te fonogrammu, tas tieši var nonest no ceļa, ja? ka mēs dodam to iespēju. Vēlies, tu vari atnākt tev būs flīģelis uz skatuves, principā praktiski, Mārupē būs gan flīģelis nodrošināts uz skatuves, gan Salkrastos, gan Siguldā. Koncertzālē baltais flīģelis arī būs flīģelis uz skatuves. Man šķiet, ka viņš ir melns. Jā, lūk. Tā kā paldies jums visiem, ka jūs esat piekrituši nest mazu artavu šajā konkursā un virzīt bērnus ceļā uz lielo skatuvi. Paldies jums visiem. Paldies tev.